LV Floorball līgas spēle starp Irlava sporta klubu Slamba Zevid un Ķekava RBNB komandām. Irlavas komanda atgriežusies virslīgā nav bijis tas pateicīgākais pretinieks. Aizvadīts un vārtī! Ātri vien Ķekavas komandai izdodas iziet 1-1, bet nenolasīja komandas biedrs šo izspēli. Metiens nav tas sekmīgs. Paliek bumbiņa Ķekavas komandai. Labi izspēle, bet tur labi saslēdzās. Īlaunieki atpārē, bet nē. Un tomēr izdodas. Bumbiņu dabūt vārtos likās, ka Kirilko neizlaida šo pirmo klameru metienu caur kājām, bet netrāpa pa bumbiņu. Tagad laba izspēle, bet Āboliņš un laba izspēle, bet prasīja nomainīt malu caur aizvārdu. Riekstiņš šauj pa vārtiem, klamers gatavs pacīnīties, bet bumbiņu trāpa Kirilko pa kāju, un viņš to nosargās. Šeit izdodas pārtvert Krūmiņam. Krūmiņš vārti! Tālu Kirilko mēģināja mest bumbiņu, bet Krūmiņš acīgi to nolasīja. Tika pie tās, izcīnīja Klamers pirmajā vārtu gūmā. Šeit atkal Irlaunieku iespēja, Andrejs Dāvis Kmetjuks. Soda par paviršībām viesmainieki. Un tagad iespēja, bet met garām Januševskis tālajam vārtu stūrim, un atkal 2 minūtes. Un iedod vēl soda. Izdosies Ķekavai sadeldēt deficītu. Orste un izmet caur kājām. Diezgan netipiskā kārtā parasti. Tagad vēl viena iespēja. Renārs Staņčuk metiens tiek bloķēts. Un atkal iespēja, un ar kāju atvair. Kuriem arī nebūmīts kontrols šajā brīdī. Orste, laba piespēles Januševski vārti! Januševskis. Grēdzens, Kmetjuks krīt. Un šeit līdzīgi izspēle arī pretī Irlaunieku vārtiem. Un fiksēts noteikumu pārkāpums pret Āboliņu. Gan nav izdevies šajā sezonā tikt pie punktiem. Lai arī nostrādīt sieniņā, un tāpatās atrod caurumu Ķeirāns un raida bumbiņu. Caur Tiltiņu šī izspēle. Tiltiņš pats saņem atpakaļ, bet nespēja gūt vārtus. Šķiet pa aizsargu masku trāpīja. Marks Staņčiks tiek uz brīdi garām Deginam. Tagad Degins jau izraujās uz vārtiem un gūst vārtus. Kārlis Degins. Ķeirāns. Jansons. Metiens vārtī zem pārlikņa. Ieliek bumbiju vienādos sastāvos. Paralēlā. Un vārtī Kristaps Pešiks. Individuāli. Krūmiņš metiens vārtī! Atstāja Emīlu Krūmiņu. Steidzās uz priekšu. Un Januševskis, un tomēr bumbiņā atrod ceļu ārtos. Pārējās komandas iesaistīsies atkal LV Floorball līgas cīņās, tikmēr vārtu guvums, kas visticamāk izšķir šīs spēles likteni. Pie vēl viens iespējas gan neizdodas tikt. Degina piespēle tiek bloķēta. Klamers met Tiltiņš un met precīzi.
no distances. Klameram rezultīva piespēle. Šajā spēlē spēja divreiz būt precīzs. Klamers un vārti! Iziet cauri visai 10 sekundes, jāiegūst kontroli pār bumbiņu. Tā pie ķērāna. Ķērāns met prom uz stūri. 4 sekundes. Un tomēr tukšos vārtos vēl Januševskis iemet bumbiņu. Un rezultāts kļūst 9-6.